Es esmu Maija Rozenfelde, grafikas dizainere, dizaina studijas KID dizaina partnere, dizaina direktore, un tad kopā ar komandu, gan Laimas, gan manu dizaina komandu esam izveidojuši jaunos Laimas luks dizainus. Jā, patiesībā tas stāsts bija interesants, jo mēs strādājām kādu laiku vispār jau ar šo klasikas līniju, tad tālāk skatījāmies, kā tad citas līnijas varētu attīstīties, un tieši šī luks līnija patiesībā interesantā kārtā ir iemīļotākais zīmols, ja mēs tā skatāmies Latvijas iedzīvotāju kā tādu, bet iepriekš tā bija tikai kārbiņa un daži šie šokolādes tipu veidi. Bet ņemot vērā to, ka tā ir tik mīļa cilvēkiem, tad bija šis lēmums paplašināt to. Un tad bija skaidrs, ka arī šeit mums ir iespēja rakties vēsturē, katalogos, arhīvos, muzejā pētīt, kas un kā tad mums šeit ir. Un patiesībā jau strādājot tieši pie iepriekšējiem jau arī šiem vāverītēm, serenādēm un tam līdzīgi, ieraudzījām to, ka luks ir bijis viena no tām šokolādēm, kur ir bijis ārkārtīgi daudz dažādi. Šie iepakojumi ir bijuši tādi, kur ir tikai burti, ir bijuši daudz dažādas rozes, lilijas, visādi ziedi, un tad līdz ar to šķita, ka tas ir arī foršs tāds izaicinājums atrast to paplašinājumu, ka tas nav tā, ka mēs vienkārši kaut ko no jauna zīmējam, bet rokamies vēsturē un izceļam to, kas ir bijis skaists un vērtīgs arī kādreiz. Tas ir digitāli zīmēšanas process šajā gadījumā. Tas ir attiecīgi, piemēram, šajā gadījumā mēs ieskanējam esošo vēsturisko etiķeti un burtiski zīmējot, skatoties tajās niansēs, detaļās, ēnojumos, kas ir tās mazās drukas, arī tādas neperfekcijas, kuras mēs kādreiz gribam atkārtot. Tas savā ziņā ir tāds restaurācijas, es pat teiktu, darbs. Tās, kas bija savukārt jaunās, kas ir papildus vienkārši vēl citas, vai šīs pašas krūmrozes, vai vēl citas lilijas, tad, protams, mēs skatījāmies references no augiem, pētījām, kā tad tā krūmroze tur veidojas, un tas ir tīri zīmēšanas process. Tas uzdevums vispār, kādēļ arī izvēlēties šo tehniku, ir tas, ka, protams, vēsturiski tās krāsu klājums pats pēc savas būtības jau nebija perfekts. Bija izteikts šis rastrs, tekstūra, tāds graudiņi, kas veidojas vienkārši no tā, ka tā druka ir netik perfekta. Savā ziņā tagad, veidojot šīs ilustrācijas arī kā digitālā tehnikā, bet izvēloties tieši šos otas triepienus un ēnojumu, arī savā ziņā neperfektu ar šo mazo punktojumu, tas ir atkal jau, lai mēģinātu maksimāli autentisku to sajūtu panākt. Protams, mēs šodien nevaram iet tur sietspiedē, taisīt viņu tā kā speciāli jau drukā, neperfektu. Un tad tādēļ arī šis mērķis bija izvēlēties šo tehniku tādu, ka mēs radam šo ilustrāciju maksimāli tajā sajūtā, kāda tā ir bijusi. Jā, man personīgi ir ārkārtīgi svarīgs šis mantojums. Varbūt pastāv tāds uzskats, ka latviešiem nav spēcīgs dizaina mantojums, bet īstenībā, ja mēs skatāmies tieši no šīm senajām rūpnīcām, no Laimas, no cukurfabrikām un tam līdzīgi, tad mums ir ārkārtīgi spēcīgs mantojums. Un tas arī ir tas, ko gribētos šeit saglabāt, kur arī es redzu to iespēju. Caur šo projektu es redzu kā tādu tiešām pievienoto vērtību, iespēju saglabāt to, kas mums ir, un veidot arī to dizaina valodu nākotnē.